Sestdien, 8. oktobrī, tika aizvadīta Latvijas pirmās līgas futbolā noslēdzošā 30. spēļu kārta. Valmiera Glāzes futbolisti ar rezultātu 6-0 sakāva viesus no Jēkabpils, nosargājot 1 punktu pārsvaru par Liepāju un izcīnot turnīra bronzas medaļas. Pēc spēles savos iespaidos dalījās Valmiera Glāzes komandas kapteinis Niks Savaļnieks. Pastāst varbūt vispirms par šodienas spēli, kādas emocijas? Viss kārtībā bija, uzdevums bija iziet tā kā pret Preļiem, mēs nospēlējām, mēs ātri izgājām, mēģinājām ātri iesist golu. Tas bija pats galvenais, lai mums ir 1-0, tad mēs dabējām 2-0, 3-0 pēc pirmā puslaika, es nezinu, vai bija 4-0, bet pēc pirmā, bija 3-0. Tas bija pats galvenais uzdevums, lai mēs varam nemaz neskatīties uz Liepājas rezultātu, kas tur notiek Liepāja ar Reizekni spēlē. Ja. Cik es zinu, viņi jau pēc pirmā zaudēja 3-1. Tā kā viss tika izpildīts, ko treneris teica. Jā. Izcīnītas bronzas medaļas. Kā varētu novērtēt sezonu Valmieras futbola klubam kopumā? Es jau ierados uz pussezonu, jo es daudz ceļus nezināju, bet tā visā visumā, kad es atbraucu atpakaļ no sākuma, es spēlēju pa pusaru, tāpēc, ka nebija kas spēlēt, daudz traumas. Visi teica labi, ka es ierados, bet no sākuma nebija tas, bet tā visā visumā pēdējās spēles mēs vispār ideāli nospēlējām. Ja mēs spēlētu tā te jau, kad mēs bijām Reizeknē, mēs zaudējām 4-0. Ja mēs tur būtu vinējuši, un viss būtu pavisam savādāk, vienkārši tur pazuda emocijas vairāk, un viņi aizgāja 8 punktus uz priekšu, un beidzās viss līdz ar to īstenībā. Cīņa par 1. un 2. vietu. 3. izcīnījām paši, un visas spēles nospēlējām, vinējām, ko mums vajadzēja, un viss. Ja es esmu pareizi saskaitījis, tev sezonā kopumā 23 vārti, kopā ar Alvu Dubovu rezultīvākie spēlētāji komandā. Kā vērtētu pats savu sniegumu? Man bija uzdevums, ka es atbraucu kā 20 iesis, bet sanāca daudz vairāk, 23 arī labi. Uzstādīsim nākošie mērķi būs 30 un vairāk, cerams. Kaut kā tā. Bija gribējās sev īstenībā apdzīt Alvu šodien, bet labi, viņš arī pelnījis būt pirmajā vietā. Ieminējies par nākošo sezonu, kādi plāni skatoties tajā perspektīvā? Es domāju, viennozīmīgi es gribētu palikt šeit, bet, ja būs kādi piedāvājumi, bet tur jābūt ļoti labam piedāvājumam, lai es ietu vispār projām no Valmieras, kaut kur man te ģimene tā kā bazējās, un viss negribās nekur bīdīties projām. Gribās tikt ar Valmieru virslīgā, tas būtu tas optimālākais variants. Un es ceru, ka viss būs kārtībā. Vajadzētu tikt virslīgā ar Valmieru, negribās nekur iet. Bet, viss var gadīties katrā ziņā. Tagad katrā gadījumā noteikti sākas svētki. Jā, man it kā bija jābrauc mājā, bet mašīna, bet laikam es nevarēšu, un tad sāksies svētki, jā, mēs brauksim tusēties tagad Banzai.